Esam gatavi paņemt tevi līdzi uz lielāko un iespaidīgāko atrakciju parku Eiropā, Eftelings, kas atrodas Nīderlandē. Braucam šīs dienas piedzīvojumos. Čau! Jau pašā sākumā gribu palabot to, ka tas nav lielākais parks Eiropā, bet gan lielākais parks Nīderlandē un viens no lielākajiem atrakciju parkiem Eiropā. Tātad tā atklāšana notika 1952. gadā, un sākumā tas sākotnēji bija kā pasaku mežs ar 10 klasiskajām pasakām: Sniegbaltīti, Atburto princesi, Varžu princi, Māti Holī, Ķīniešu lakstīkeli. Pirmajā gadā Eftelingu apmeklēja vairāk nekā 220,000 cilvēku, un šie panākumi lika parkam strauji augt. Mūsdienās Eftelinga ir viens no vecākajiem un populārākajiem atrakciju parkiem Eiropā, taču tā pamatideja joprojām ir tā pati – atdzīvināt pasakas un leģendas, nevis balstīties uz filmu varoņiem vai supervaroņiem. Tātad šis parks ir piemērots gan ģimenēm un bērniem, pasaku un fantāziju cienītājiem, arī adrenalīna meklētājiem. Parkā ir vairāk populāri amerikāņu kalniņi, piemēram, Pitoni, Joris and the Drāk un Baron 1898. Tātad šis parks ir atvērts visu cauru gadu. Biļešu cenas ir atkarīgas no apmeklējuma datuma, kā arī bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Ir iespējams arī īstenībā nakšņot Eftelinga viesnīcā vai brīvdienu mājiņās turpat pie parka. Un mūsu ģimenē šis jau īstenībā ir kā tradīcija. Reiz, kad dodamies atvaļinājumā vai atpūsties uz Nīderlandi, mēs viennozīmīgi vienu dienu iekļausim Eftelinga apmeklējumā, lai kopīgi varētu apskatīt šo skaisto parku. Un iesaku arī jums doties kaut reizi ar ģimeni. Tur būs viss, tur būs gan maziem, gan lieliem, gan atpūtu, gan ēdienu, gan dzērienu, visu, ko tev vajag, lai visu dienu pavadītu forši kopā ar ģimeni. Īstenībā pavisam negaidīti šīs reizes apmeklējums izvērtīsies 2 dienu piedzīvojumā. Tādēļ šo video es sadalīšu 2 daļās un ļaušu tev paskatīties, kā mums gāja šī 2 dienu. Droši atgāzies divānā ērtāk, paņem kādu atspirdzinošo dzērienu un esi gatavs doties ar mums šīs dienas piedzīvojumos pirmajā video kopā ar mums uz parku Eftelings. Lai patīkam skatīšanās! Hey. Labrīt! Kā jau ievadu tekstu redzēji, tad mēs šodien dodamies uz atrakciju parku Eftelingu, lielākais un pazīstamākais atrakciju parks Eiropā. Mūsu braucamais šodien būs šis te. Nebrauksim ar Lanciju, bet brauksim ar mammas mazo polīti. Jā, tāpēc, ka iebraukt tomēr foršāk, vieglāk, ātrāk. Un es jau 3 dienas vai 4 braukāju ar viņu. Baigi forši pa pilsētu gāzē. Visur tu tā kā maza raķetīte, hops, hops un iekšā ārā esi. Liekam ratus iekšā, sēžamies mašīnā un vienīgais pasties. Bagažnieka lielums ir tik, cik rati aptuveni. Nu labi, kaut ko vēl es tur varu salikt, bet tas nav tā kā bobikā. Šito varētu ielikt pie manas bagažniekā. Nu ko, dodamies ceļā un pastīsimies, kā mums ies lielākajā un slavenākajā atrakciju parkā Eftelings, Nīderlandē, netālu no Tilburgas. Tā raujam iekšādas piedzīvojumos. Tā, nu ot un griežamies arī uz norādi Eftelings. Tātad braucam nost un ir jau 2 atvērtas joslas, labi atvērta 2. Nu tā, iebraucot Eftelingā ir atvērtas jau 3 joslas, kas iet tikai un vienīgi uz Eftelingu. Un pēc tam arī notiek regulēšana, kur jāstājas. Tur nav haoss, tur ļoti operatīvi un ātri tiek saregulēts viss, kur mēs brauksim iekšā un kur ir aizpildīts, tur vairs nelaiž. Nav tā, ka tagad cilvēki paši uztaisīs haosu, nezinās, kur apstāties un sāksies haoss. Tur ļoti daudz un forši pārkingiņi, un tiek visi noregulēti. Tātad 3 iebraukšanas joslas. Izskatās, ka pagaidām cilvēki nav vēl daudz. Mēs esam atbraukuši pirmdienā ar domu, ka šodien daudz nebūs cilvēki, jo vēl nav atvaļinājuma īstais laiks nīderlandiešiem, holandiešiem. Bet to nodomāja arī pārējie 5 miljoni cilvēki un atbrauc reizē ar mums.
Tātad stāvvietu regulēšana notiek forši un operatīvi. Reku tikko jau aizvērās viena vieta ciet, un sieviete jau rāda, ka jābrauc pie nākamā. Un nākamais jau turpinās regulēt iekšā, nākamā sieviete regulēt iekšā, lai var visi sastāties. Un tiklīdz ir pilns, viņi atkal iet uz nākamo vietu un rāda, kur braukt. Tā mēs stāsimies blakus šitam mazajam beļģu reniķim, vai ne? Stāvvietas jau ir šitās sākuma piepildījušās, mēs liekam visu ratos un dosimies iekšā, puiku aizstumsim līdz ieejai, bet pēc tam pašam ar savām kājām jāstaigā pa parku. Protams, tad, kad jau būs galīgi saguris, tad mēs liksim ratos un viņš ies gulēt. Bet šobrīd paskatās, kā izskatās visas stāvvietas tiek piepildītas un mēs šķūrēsim tūlīt ar pūļu baru iekšā. Biļetes esmu nopircis, un biļetes ir Efteling aplikācijā, ko es arī pēc tam tev parādīšu. Tur aplikācijā tu redzi katru atrakciju, cik ir minūtes gaidīšanas laiks, un visu pārējo, kas ir iespējams, kur ir slēgts, un tā kā devai. Kur var padzert kafiju, kur var aiziet pačurēt. Jā, tā kā soļojam iekšā un skatīsimies, kā mums beigsies šī diena. Ja šis jau startā, jau šo video tu redzi, tad video arī izdevās samontēt un būs ko redzēt. Hey. De rookzones vind je op de plattegrond en in de Efteling. 2, Dankjewel 3. en veel plezier. And 4, yeah, that's it. Have a nice day, everyone. Yep, bye. Pirms mēs sākam soļošanu, mēs 2 dažādiem Garminiem uzliekam iešanas režīmu. Tātad man ir Solar 7 Pro un sievai ir kaut kāds Venu 4, un abi 2 tiek iestatīti uz iešanu tagad. Pasīsimies, kāda ir starpība starp 2 dažādiem Garminiem, vai tiks rādīts precīzi. Tā mēs ātrā gaitā pirmais, kur soļojam iekšā, tā ir simbolika, lai izbrauktu karuseli, ne karuseli, bet iekšā ļoti skaistu vietu tādu, lai nav ilgi gaidīšanas laiks. Šobrīd rāda, ka 20 minūtes ir, bet cilvēki ir ļoti, ļoti maz salīdzinoši ar to, kā ir parasti, ka mēs atbraucam brīvdienās vai rīktīgi atvaļinājumu laikā, kad ir Holandē atvaļinājumu laiki. Un tāpēc arī mazais pagaidām vēl ir ratos, un mēs esam ieradušies uz simbolikā. Reku tur tajā pilī, soļosim iekšā, un tur ir 3 dažādi braukšanas veidi, pa kuriem tu vari izbraukt. Tā kā es tūlīt uzprasīšu, vai es drīkstu iekšā filmēt vai nē. Mēs iesim izstāvēt rindu, un tad jau skatīšos, vai es tev varu parādīt, kas notiek iekšā simbolikā. Uzreiz iesaku visiem izbraukt visus 3 veidus, kas tur ir. Mūzika, dārgumi un vēl kaut kas bija, vai ne? Tātad 3. Tā kā tūlīt pastīsimies, kas tur notiek iekšā. Tā, lai noparkotu ratus, tas ir tāds arī vesels pasākums. Pasties, mēs noliekam rindiņā, un vesela rinda ar ratiem ir jau nolikta. Un vēl viena speciāla parkošanās vieta ar ratiem. Tātad pie ieiešanas tu jau pats vari redzēt, cik ir gaidīšanas laiks, bet katrā ziņā, ka aplikācijā tu redzi arī daudz labāk uzreiz visas atrakcijas, ko tur viņi skatīties un kur iet. Tātad es uzprasīju iekšā video drīkst filmēt bez ieslēgtas zirpuldzes. Iespējams, ka nodošu kādu foršu kadru arī, kas iekšā darās. Tur ir rīktīgi smuki un forši. Tā kā iesaku visiem, kā nākt iekšā, kam patīk kaut kas skaists, doties uz simboliku. Protams, kādam, kam kaut kas patīk ekstremālāks, mauciet uz Baronu un Pitonu. Tur varēs bikšelēši iečurāt, cik forši. Wees bij de tijd en op tijd. Want zoals wij in symbolica plegen te zeggen, be timely and do not stand on the chairs and do not bang the doors. Nicht auf die Stühle steigen. Welkom in symbolica. Het is van het allergrootste belang dat u
date. Tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, is een koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een film getreden. Open nu! Wat er gebeurt met de trap. Kā es teicu, ir 3 pieejamie veidi. Ir dārgumi, varoņi un mūzikas ceļi. Tā kā tev piebrauc tāda mašīnīte, un tu vari izvēlēties vienu no 3 veidiem, kur tev izvedīs cauri. Jā, dārgumi, varoņi un mūzika. Mēs iesim kuru šodien? Mēs iesim varoņus, tāpēc, ka puika izvēlējās krāsu, kurā mašīnītē mēs sēdēsim. Mēs esam vieni paši braucamajā, tik forši. Neviens neiekāpa pie mums un mēs dodamies ceļā. Aiziet, braucam, šis ir kaut kas labs. Te būs tauriņi, laties skatīties. Illumina Fantasia. Man grūti visu redzēt. Es pēc tam izbraukšu vēlreiz bez kameras. Beidz, valis būs. Atties, skaties, valis būs. Man tieši galvā. Man arī. Ja, jullie daar! Snel! Man tieši galvā. Mēs līdz fočēsimies, vai ne? Последний раз. Viņi cīnās. De fantasievaarders staan even stil. We gaan zo weer verder. Attention! The fantasy carriages are momentarily at a stand. Your attention, please. The fantasy carriages will resume moving. Parce que c'est loin.
Es ar sievu, bet sieva nav tik apaļa. Tad mēs izbraucām simboliku kā pirmo un tagad izdomāsim, kur dosimies tālāk. Visticamāk, ka iesim uz Gliemezīšiem ar mazo vēl, ko var izbraukt. Un Alice ir tādu Gliemezīšu ceļš pa augšu. Un tad iesim uz Pasaku mežu. Lielās atrakcijas skatīsimies, cik būs vēlāk, ko jāgaida. Un tad arī domāsim, vai mēs iesim izbaudīt riktīgu tādu akšanu. Tā, ejot uz Gliemezīti, puika paziņoja, ka viņš tā sabraucās, ka vajag čurāt, tāpēc iziesim cauri caur šo vietu un pastīsimies, kāds smukums ir šeit, vai ne, Matijas? Te ir gandrīz kā Hamburgas miniatūrland, viss sataisīts. Un es tagad daudz nerunāšu, es tev iziešu, pastīšos. Tā, vilciens ir apstājies, tikko brauca. Nē, vilciens brauc, un es kopā ar vilcienu iziešu vienkārši garām šim skatam, un tu varēsi noskatīties, kā brauc vilciens kopā ar visu. Un tā tad mēs kopā ar vilcienu dodamies ceļā. Aiziet! Tā, vilciens pameta mūs, un mēs turpinam gar šo malienu. Vietoties ar laivu. Var ar laiviņu izbraukt, jā. Jā, šeit arī skaisti uztaisīts. Jā, mašīnītes brauc skaisti. Tiešām tā kā Hamburgā gandrīz miniatūrland. Kur ceļotāji ar kemperiem. Pacēlāji. Jā, pacēlāji vēl. Debesis krīmos. Tas ir atlīmējusies tapete. Redzējāt, reku tur tante iekšā kaut ko šķūrē kalnā? Vēl viens tutu. Vēl viena tanti grozus tiek augšā kalnā. Pasties, kādas te mājas Matijas ir. Vesels cilvēks. Vēl viens tutu. Šitais izstāst Vēl viens tutu. Nekur ir veselības. Vai jūs gribat uz karuseļiem te aiziet tagad? Jā, es te gribu. Jā. Davai, tad tūlīt aiziesim uz tiem karuseļiem. Es iziešu līdz galam. Jā. Te būs pērkots. Matijas, skaties, te būs otiņas pērkots. Jā, te ir nakts. Viņš izbrauks cauri, ne? Nē, viņš tur apbrauc apkārt. Viens cits O, laikam tāds prāts. šeit ir skaisti, šeit ir naktī. Jau redzēji, kā Matijas pērkons un zibens? Vilciens naktī. Cilvēki tur pat iekšā ir viesi. Riktīgi smuki uztaisīts. Tā tu gaidām negaisu. Matijas, būs zibens? Jā, tas nav. Tā es sagaidīšu vēl vienu zibenu. Tu redzēji zibens tur par cienu? Jā. Paskaties, tur kaut kāds... Tā manēji izbrauks ar vienu veco karuselīti, kas ir vispār nav gaidīšanas laiks, bet es nebraukšu. Man vestibulārais aparāts priekš šitiem, kas griežas tikai uz riņķi, ir diezgan draņķīgs. Un tad es iedomājos tos darbiniekus, kuri visu dienu šitā te ņem un griežās pa riņķi. Tā. Kas ir Gliemezīts? Gliemezīts ir šis te vagoniņš, kas iet augšā pa sliedi, un mēs kopā tūlītām izbrauksim cauri tam, un tad domāsim, kur mēs iesim tālāk. Visticamāk izbrauksim vēl cauri Fejiņām, tas arī ir skaists pasākums. Tā kā mums vispār nav gaidīšanas laiks gandrīz, mēs ejam cauri un dodamies iekšā uz Gliemezīti. Mēs brauksim ar puiku divatā un
sieva brauks ar meitu divatā. Mēs kāpjam iekšā Gliemezītī. Maties kāp otrā pusē, ja? Kā pāri. Tā mēs esam ar puiku Gliemezīti. Es nezinu, atkal es nebiju piespiedis filmēt. Un sieva ar meitu brauc pa priekšu ar Gliemezīti. Rekur. Sieva! Čau! Mēs ar puiku aizmugurē un tie Gliemezīši pa tādu augšu, pa sliedi vizina tevi cauri visādām tādām vietiņām. Tā kā mēs tūlītām brauksim, Maties, es tev teikšu, kur ir jāskatās, tur augšā būs puišaļi, kur taisa jokus, ja? Gribi redzēt puišaļus? Redzēji? Skaties malā. Tā vienu mazo aplīti ar Gliemezīti mēs izmetām. Un tagad mēs iesim fejas skatīties. Es neesmu paskatījies, cik ir gaidīšanas laiks nemaz aplikācijā, bet kā pirmdienas dienā, un kad vēl nav holandiešiem pašiem atvaļinājuma laiks, ideāla diena Eftelingam. Tā, ka cilvēku rindas ir maz, salīdzinoši maz, kā mēs te esam vienmēr bijuši, un visur var tikt laicīgi. Labi, es nezinu, kas darās uz lielajiem parkiem, uz ekstrēmajiem šitiem te visiem atrakcijām, bet pagaidām viss ir super. Un kas ir fejas, es tev tūlīt parādīšu, un iesim pastīsimies, cik ir gaidīšanas laiks, un dosimies iekšā pie fejām. Tur ir skaisti. Iesaku arī tur visiem aiziet, ja jūs esat šeit. Tā pie fejām mums ir gaidīšanas laiks 20 minūtes, un īstenībā tas ir ļoti maz, ja mēs ņemam to, ka tas ir tiešām pats sākums, un viss iet ļoti raiti iekšā, nav pilnā rinda atvērta, bet tiešām forši ir atbraukt pirmdienas dienā, kad nav vēl visi salīduši šeit, tāpat kā brīvdienās. Tā kā iesaku braukt pirmdienā vai jebkurā darba dienā, kad redzēju, pamāja tev. Tika YouTube'ā tiku. You need to do one more time because that was... So, what do you want to say to YouTube? Hello guys! Hello! What's your name? I'm gonna show... Tā esam 20 minūtes izstāvējuši un esam gandrīz jau tikuši pie mūsu braucamajiem. Vēl tikai nedaudz jāpagaida. Reku aptuveni tāda arī izskatās tie braucamie, kuros sēdena iekšā un brauc cauri fejiņām. Kādas tās izskatās, tad tūlīt es tev uzfilmēšu visā garumā un izbrauksim kopā cauri tam. Ko startējam, tātad esam iebraukuši pirmajā vietā. Viņš velk to visu tā. Zini kā, varbūt es nedaudz paklusēšu vai parunāšu vienkārši ar ģimeni, un tu paskaties un izbaudi braucienu. Tā.
rokas četri. Nē. Tas bija viņa bildējuma uzskata. Tātad es jums nerādīšu aplikācijas karti, es jums parādīšu karti, tā, kur ir ieeja. Reku ir ieeja, mēs no ieejas nācām te gar turieni, aizgājām pirmais uz šito simboliku un nācām uz gliemezīšiem. Pēc gliemezīšiem bijām fejās, te mēs sastrīdējāmies un aizgājām nomierināt nervus, pasēdēt uzēst, atkal izstaigājām šo vietu un tagad mēs dosimies uz šo pasaku mežu. Tas ir arī aizsākums Eftelingam, ar to sākās Eftelings ar pasaku mežu. Un tad mēs soļojam uz turieni. Mans plāns ir tāds, ka būšu tur, es soļoju iekšā bez komentāriem, jums parādu, kā izskatās kadri un mēģināšu saturēt bateriju šim aparātam, ar ko es filmēju. Piedod, ka es tev iespļāvu sejā. Nu nē, es bišķi ekrānā iespļāvu. Un tad skatīšos, vai man baterija izturēs. Ja nē, diemžēl kvalitāte varbūt būs nedaudz draņķīgāka, bet nobeigumā tad uztaisīšu kadrus ar telefonu. Vajadzēja powerbank paņemt līdz, tā ir. Un es neesmu profesionāls filmētājs, man nav montētāju komanda, kas samontē šos video. Tikai atbalsta komanda. Man ir atbalsta komanda, bet līdz ar to es iespējams nenododu tur profesionāli skaisti saliktus video, bet paskatīties to, kā mums iet, es varu nodot. Un tas bija īstenībā mans mīnus startā YouTube'ā. Es saskatījos, kā lielie youtuberisti veido video, un man likās, ka man vajag tieši tāpat veidot. Nu kā es varu viens to izveidot? Viņiem ir vesela komanda, kas filmē plus montē. Tā kā es tev nododu skatīties tā, kā es varu, un tavs atbalsts ir ļoti liels, ka tu piespied abonēt podziņu un seko manam kanālam. Paldies jums, draugi! Līdz pasaku mežam mēs arī vēl neesam tikuši, mums ir daudz un dažādas vietas, ko skatīties, un turpinam skatīties uz šiem. Nu, es apbrīnoju to holandiešu, nezinu, tēlu uztaisīšanu, kā viņi uztaisa tos tēlus. Kas tas tāds ir? Alis, kas tas ir? Viņš tikko bija tēls, ka kaut kāds resns bārnis. Evo, tas ir resns, nē, tas kaut kāds šovmens. Reku Matīs skatās. Tagad Matīs pats nē, es ar tevi kopā iešu pagaidi. Vai nē, nu labi, dodrocim. Te ir tālu, te kopā. Maties, ik viņa nav īsti nes. Viņš līdz zvanu zvanīs. Tad ir viņš pagādu man vēru. Amī? Mēs braucam garām. Tā, nu es ceru, ka mans vestibulārais aparāts piedos tom, ko es tikko izdarīju. Vai ne? Jā, nu ķersim griezienu. Ķersim vienu punktu jāķer visu laiku ir, bet nu cerams, ka būs ok.
Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla, niemand weet. Kijk, het is alweer over. Fijne dag nog. Het theehuis gewezen met muntgoud betaald werden zij. De kleermakers. Nu de... Oh, hij heeft helemaal niets aan, riep plots een kleine guit. Het was even stil. Maar toen lachte iedereen de keizer. Een goede raad. Maar wel op één voorwaarde. Reus moest beloven dat als hij tevreden was over Wolfs goede raad, dat hij dan reclame voor Wolf, iedereen die hij maar wilde, zou kunnen vangen. Vaak hier vervulde de wens, maar wel op één voorwaarde. S'nachts, als de maan schijnt in het prachtige oerwoud. Let dan vooral op deze mooie waterlelies. Vroeger... Tā tie, kas ir bijuši Eftelingā, viņi noteikti zinās, kas ir kakājošais ēzelīts. Tātad kakājošais ēzelīts kakā ārā monētiņu, un manējie noteikti arī tūlīt atnāks, iemetīs monētiņu, un ēzelīts izkakā zelta monētu. Eku jau puika viens gaida. Jā. Tā. Reku ir! Tā, un reku ēzelīša izkakā tās monētiņas zelta arī. Zelta kapeciņu, ko ēzelīts izkakā. Tev ēzelīts izkakāja monētu? Ej tu nost! Paskaties šitā māja, te tad ceries? Jā, te arī varēja ieiet. Pēc šajās tu sitīsies tad. Tagad viss labi, tu var nāk. Varbūt vēlreiz būs naties nesabīts, ar šies onkls sit bam, bam, bam.
Oh, Sunny. Nou, wij zijn er wel gelijk voor. Zal ik het laten sneeuwen? Pikzwart kwam ze terug op aarde. Niemand herkende haar meer en de haan kraaide. Is een knabbelkneus. Wie knabbelt daar binnen? Protams. Tad ar tevi viss labi. Werd zo boos dat ze haar ponsjes slecht afknipt. Ik zal je verbannen naar een onherbergzaam oord. Van verdriet sprong de prins uit het torenraam. En ze leefde nog lang en gelukkig. Mēs tur bijām. Ik doorloper in springkuip. Hij nam de prins en de prinses op zijn rug en begon te redden. Zoals... Wat was die valse prins? Toen ze zag dat de prins... Smile and wave. Eeuw. Ideāli. Tā, nu šie ir arī pēdējie 2% un pēdējie kadri, kas ir ar kameru. Tagad es zināšu, ka turpmāk es ņemšu līdz vēl powerbanku, jo, diemžēl, baterija netur neko, ja baigi grib filmēt. Mēs rekojas muguras brauksim ar to puķi augšā, kas bija tāds skats baigais, smukais, panorāmas skats apkārt. Un tad turpināšu filmēt ar telefonu. Brīdi kadri būs nedaudz nekvalitatīvāki. Nu, ko tā kā mūsu kadrs vakar aprāvās augšā tajā sēnē vai skatatornī, kur mēs bijām, uzbraucām, tāpēc mēs atkal braucam uz Eftelingu otro dienu jau pēc kārtas, lai turpinātu tev filmēt. Nu nē, tā nav. Es vakar nofilmēju ar telefonu, bet mēs aši izdomājām, ka mēs brauksim otro dienu arī. Nu, saki? Jā! Mēs ar tevi tiksimies jau nākamajā sērijā, kur es tev parādīšu, kā mums gāja otrajā dienā piedzīvojuma parkā Eftelings, Nīderlandē. Es tev saku savā un manas ģimenes vārdā milzīgi paldies. Ja esi noskatījies līdz beigām, ielic sīkšķīti, iespējams ierakstīs komentāru sadaļā, kā tev patika šis video. Atbalstot manu saturu, tu droši vari nospiest abonēt podziņu. Tas ir lielais paldies no tevis par to, ka iegūti savu laiku, samontējot to video un iespējams nodot tev skatīties. Es godīgi saku, man ir liels prieks par to, ka jūs nākat, esat un esat kopā ar mums. Man patiesi prieks dalīties, ka es varu parādīt, kā mums svētki gājas. Lai visiem viss izdodas. Čau!